50 Cent tiek iesūdzēts tiesā. Bijušais darbinieks izsaka biedējošas apsūdzības par draudiem un atriebību, un viņa apgalvo, ka viņai ir izziņas, kas to pierāda. Turklāt es pastāstīšu, ko 50 Cent par to saka. Es esmu Andžela Levija, un šis ir Crime Fix. Curtis Jacksons, kuru jūs labāk pazīstat kā 50 Cent, ir reperis, producents un uzņēmējs. Viņš ir ļoti veiksmīgs. Viņš šajā jomā darbojas jau ļoti ilgu laiku, un viņu mīl miljoniem cilvēku. Taču sieviete vārdā Monika Mejersa jaunā tiesas prāvā attēlo 50 Centu kā briesmīgu priekšnieku. Viņa izsaka daudz apsūdzību. Tās ietver draudus, FIB izmeklēšanu un iespēju, ka 50 Centa līdzgaitnieki bija iesaistīti 2006. gada Busta Rhymesa miesas sarga slepkavībā. Mejersa saka, ka viņa strādāja pie 50 Centa 12 gadus, un daļa no šī laika viņa bez sūdzībām veica 3 vadītāju darbu. Taču 2019. gadā Mejersa apgalvo nesen iesniegtā prasībā, ka attiecības starp viņu un 50 sāka pasliktināties. Prasībā Mejersas advokāti raksta, ka Jacksons vadīja savu darba vietu tāpat kā veidoja savu publisko tēlu, ar bailēm, pazemojumiem, lojaltātes pārbaudēm un sodīšanu. Nauda dēva varu. Vara pieprasīja paklausību. Ik viens, kurš atteicās, kļuva par mērti. Mejersa savā prasībā apgalvo, ka 2019. gadā 50 Cent sāka viņai prasīt darīt lietas, kas bija nelikumīgas. Pirmkārt, Mejersa apgalvo, ka 50 Cent gribēja, lai viņa palīdz viņam piesekt bankrota krāpšanu, palīdzot viņa miesas sargam nopirkt māju viņa mātei, lai noslēptu nopelnīto naudu. Prasībā norādīts, ka 2019. gada 14. janvārī Miss Mejersa tieši nosūtīja īsziņu Jacksonam, pārjautāja grāmatvedim un paziņoja, ka caur fondu neko mājai nevarēs izdarīt. Pēc tam viņa pārsūtīja grāmatveža padomu Voltersai un ieteica Voltersai izmantot līdzekļus no nesenā $168,000 pārskaitījuma kā pirmo iemaksu, kas ir likumīga alternatīva Jacksona piedāvātajai schēmai. Otrkārt, Mejers apgalvo, ka 50 Cent un viņa līdzgaitnieki vēlējās Mejers iesniedz nepatiesu policijas ziņojumu, apgalvojot, ka repera miesasargs ir nozadzis viņa automašīnu. Taču patiesībā viņš uzskatīja, ka miesasargs no viņa ir nozadzis $600,000. Šī nauda pēc Mejersas teiktā nekad netika ziņota bankrota tiesai kā 50 Cent nopelnītie ienākumi. Prasībā teikts, ka vienā dienā Jacksons bija lūdzis Misai Mejersai iesniegt nepatiesu policijas ziņojumu par to, ka viņam ir nozagta nauda, bet patiesībā $600,000 no neatklātas skaidras naudas no štata tiesas un atlaist Voltersu par it kā izdarīto zādzību, kamēr Jacksons klausījās slēpdamies ēnā. Ikvienā gadījumā Jacksons vēlējās, lai kāds cits piesektu viņa nelikumīgās darbības vai atbalstītu viņa bezatbildīgo rīcību. Ikvienā gadījumā Misa Mejersa atteicās. Šī visa dēļ, tostarp arī tāpēc, ka viņa neatlaida miesas sargu. Viņa saka, ka tika atlaista 2019. gada marta beigās, viņai tika solīta atlaišanas kompensācija, bet viņa to nekad nesaņēma. Un viņa saka, ka viņu vairākus gadus vajāja, un viņai draudēja cilvēki saistīti ar 50 Centu. Prasībā teikts, ka pēc tam, kad tika uzbrukts Mrs. Mejersas reputācijai, Jacksona iebiedēšanas kampaņa pārcēlās uz viņas telefonu. No 2020. gada janvāra līdz 2026. gada martam Mrs. Mejersa dokumentēja vairāk nekā 83 uzmākšanās gadījumus, kuros bija iesaistīti vismaz 25 unikāli telefona numuri no Kalifornijas, Teksasas, Džordžijas, Ņujorkas un vienā gadījumā arī no Tanzānijas. Prasībā ir iekļauti tādi īsziņu piemēri kā šis no 2023. gada. Kas tu esi? Sūtītājs atbildēja: Es esmu tavs draugs 50, vai tu joprojām esi San Diego? Mejers atbildēja: Jums ir nepareizs numurs, vai viņš jums iedeva šo numuru? Sūtītājs atbildēja: Jā, viņš deva, vai šis ir nepareizs numurs? Viņš teica, ka šovakar mani ielaidīs, lai es viņu varētu vērot, vai jūs varat ar viņu sazināties? Mejers atbildēja: Kāds ir tavs vārds? Sūtītājs atbildēja: Viktors Sena. Mejers atbildēja: Kur tu viņu satiki, lai es atsvaidzinātu viņa atmiņu? Sūtītājs atbildēja: Tas bija pagājušajā naktī šeit, San Diego. Tas bija ļoti ātri, jo viņš bija aizņemts. Mejers atbildēja: Nav problēma, kur tieši, lai es varu viņam atgādināt? Sūtītājs atbildēja: Parkā San Diego.
Laikam ejot, Meiers apgalvo prasībā, ka viņa tika izsaukta liecināt lielās zvērināto žūrijas priekšā, kas izmeklēja Džeksona izvirzītās krāpšanas apsūdzības pret vīrieti vārdā Mičels Grīns, viņa uzņēmumā Sire Spirits. 2024. gadā Meiers teica, ka pēc pavēstes saņemšanas liecināt lietā pret Sire Spirits viņa saņēma īsziņu. Ēsiņā teikts, ka Meiers uzrakstīja, kas te raksta. Sūtītājs atbildēja: Ja Rules. Meiers atbildēja: Kuru jūs mēģināt sazvanīt? Sūtītājs atbildēja: Kērtis. Meiers atbildēja: Kas jums iedeva šo numuru? Meiers teica, ka Ja Rules viņai nekad nav zvanījis, pat ne reizi, un 50 Cent un Ja Rules jau gadu desmitiem ir publiskā konfliktā. Un naktī pirms savas liecības Sire Spirit civillietā Meiers teica, ka saņēmusi šo īziņu, kurā bija rakstīts: Tu cietīsi, Fif, vārds, ko izmanto 50 Cent. Liecināšanas laikā Meiers prasībā teikts, ka viens no 50 Cent advokātiem viņa izjautāja par neatrisināto 2006. gada slepkavību, kurā tika nogalināts Busta Raims apsargs Izraels Ramīres Bruklinā video filmēšanas laikā. Meiersas prasībā apgalvots, ka incidentā bija iesaistīti G-Unit saistītie cilvēki, tostarp 50 Cent. Meiersa sacīja, ka tajā laikā viņa nestrādāja Džeksonam, un pēc liecināšanas viņa saņēma draudošu balss ziņu. Prasībā norādīts, ka kampaņa netika pārtraukta. 2024. gada 3. augustā, sākot pirms rītausmas, Miss Meiers aptuveni 3 stundu laikā saņēma 15 zvanus, tostarp balsziņas ar tekstu Bang, bang, es tevi nošāvu. Tieši vienu gadu vēlāk viņa saņēma vēl 15 zvanus. Tajā pašā datumā tāds pats skaits, tas pats laiks pirms rītausmas. Kad Miss Meiers ziņoja par šo rīcību tiesā, tiesnese Melisa Kreina sacīja: Es domāju, ka nekas tāds nav noticis nevienā lietā, kuru esmu izskatījusi. Galu galā Meiers saka, ka viņa ir cietusi algu zaudējumus un tīšu emocionālu kaitējumu nodarīšanu. Viņa pieprasa kompensāciju. Taču Kērtisa Džeksona advokāti saka, ka viņi cīnīsies pret šo prasību līdz galam. Paziņojumā Law and Crime Džeksona advokāti rakstīja: Kērtis, 50 Cent, Džeksons un viņa pārstāvi kategoriski un stingri noliedz izteiktos nepamatotos apgalvojumus. Nesenā civilprasībā, ko iesniedza Monika Meiersa, bijusī darbiniece, kura tika atlaista pamatot iemesla dēļ ap 2019. gada 27. martu. Līdz šim Džeksona kungam nav oficiāli izsniegti nekādi tiesas dokumenti, un arī ar viņa pārstāvjiem nav sazinājušies pretējās puses advokāti par šo jautājumu. Ir ļoti neparasti, ka šāda rakstura prasība acīm redzot tika izplatīta presei, pirms tā šķiet tika iesniegta tiesā. Tas pierāda, ka šie apgalvojumi ir pilnīgi nepamatoti un ir tikai triks, lai piesaistītu mēdīju uzmanību un kaitētu Džeksona kunga reputācijai. Meiersa kundze ir neapmierināta bijusī darbiniece, kura tika atlaista pamatot iemesla dēļ pirms vairāk nekā 5 gadiem. Šī prasība ir nekas cits kā klajš mēģinājums, aizbildinoties ar tiesvedību, iegūt nepamatotu atlīdzību pēc tam, kad piemērojamais noilguma termiņš jau sen ir beidzies. Zīmīgi, ka Meiersa kundze ir izvēlējusies nolīgt advokātu, kurš pašlaik pārstāv Šaniku Tompkinu, atsevišķā, vēl notiekošā tiesvedībā pret Džeksonu kungu. Šī saistība vēl vairāk uzsver šīs prasības atriebīgo un izdevīguma vadīto raksturu. Turklāt Džeksona kungs uztver jebkādus draudus sev, saviem pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem, kā arī jebkuriem lieciniekiem ārkārtīgi nopietni. Pretēji šajā sūdzībā izplatītajiem nepatiesajiem apgalvojumiem, kad šie it kā draudi tika atklāti, Džeksona kunga juridiskie pārstāvji aktīvi ieteica Meiersas jaunkundzei vērsties pie varas iestādēm. Turklāt Džeksona kunga pārstāvji proaktīvi ziņoja par šiem it kā draudiem arī tiesību sargājošajām iestādēm, lai nodrošinātu to rūpīgu izmeklēšanu. Mēs ar pārliecību aizstāvēsimies pret šiem nepatiesajiem apgalvojumiem tiesā un ceram uz ātru šīs nepamatotās prasības noraidīšanu. Labi, tad ķersimies pie lietas. Es vēlos pieaicināt Brianu Makmonagalu. Viņš ir krimināllietu aizstāvis, kā arī pārstāvējis Billu Kozbiju un reperi Mīku Mīlu. Tātad, Brian, paldies, ka pievienojies. Vispirms vēlos uzzināt tavas domas par šo tiesas prāvu. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Un pirmkārt, atkal viss sākās no jauna. Ziniet, vēl viena slavenība iesniedz prasību. Un šī lieta ir nedaudz atšķirīga no dažām citām, ko esam redzējuši nesen, tostarp Jay-Z lietas, kas tika izskatīta viņam par labu.
Es tiešām esmu apjucis par dažām juridiskajām problēmām, kas prasītājam šeit ir. Kas man kā tiesas advokātam uzreiz iekrīt acīs, ir noilguma problēma šajā prasībā. Zini, visās štatos ir noilguma termiņi. Džordžija nav izņēmums. Parasti civilietās tas ir pāris gadi, un ir jābūt norādītai rīcībai šajā noilguma termiņā. Un neskatoties uz to, ka šeit ir īsziņas un tam līdzīgi, kas tiek uzskatīts par draudiem, ja tās nav tieši saistītas ar atbildētāju, es nezinu, kā prasītājs varētu pārdzīvot lūgumu noraidīt lietu, pamatojoties uz noilguma termiņu, bet to vēl redzēsim. Jā, to vēl redzēsim. Es domāju, ka mēs šeit esam uzzinājušas dažas interesantas lietas. Ja viss, ko viņa apgalvo šajā prasībā, ir patiesība, vai vismaz dažas lietas. Acīm redzot, ir bijušas FIB izmeklēšanas, kas saistītas ar 50 centu. Viņa saka, ka ir sazinājusies ar FIB. Viņa ir tikusi izsaukta liecināt lielo zvērināto žūriju priekšā. Tā tad izklausās, ka viņi ir izmeklējuši viņu vairāku gadu garumā, bet apsūdzības nav izvirzītas. Jā, tas ir tas, kur slēpjas problēma. Labā ziņa viņai ir tā, ka viņa ir bijusi apzinīga ziņotāja vai, ja vēlaties, sūdzību iesniedzēja par pārkāpumiem. Bet, acīm redzot, tiesību sargājošās iestādes to ir izmeklējušas un neko nav atradušas. Tātad atkal aizstāvībai šī ir daudz labāka situācija, jo ir bijusi sūdzība. Tas ir nodots tiesību sargājošām iestādēm, un viņi ir teikuši, hei, mēs šeit neko neredzam. Tātad, ziniet, prasītājiem tā ir tāda kā jaukta situācija, manuprāt, jo viņi to ir izskatījuši, viņi neko nav atraduši, un tagad mums ir tiesas prāva. Turklāt šķiet, ka šī tiesas prāva ir saistīta ar citu lietu. Tas pats advokāts, tas pats atbildētājs. Un tāpēc arī šajā gadījumā aizstāvībai šodien ir daudz argumentu. Es domāju, ka viņi to aizstāvēs. Man šķiet interesanti, ka viņa pieminēja šos īsziņu tekstus un visu pārējo. Īsziņas un vēlāk arī balsziņas, par kurām viņa teica, ka tās ir pārbaudījis šerifa detektīvs un ka tās ir dokumentētas. Viņa teica, ka tas turpinājās gadiem ilgi, un viņa bija nobijusies, un tas viņu ļoti satrauca, bet viņa nekad par to neziņoja. Un ziniet, es domāju, ka FIB un šerifa birojam noteikti būtu rīki, lai to izsekotu. Izsekot, kam pieder telefoni, ja vien tie nav vienreiz lietojamie telefoni, vai arī kurš kontrolē šos telefonus. Tādas lietas, īpaši, ja kāds zvana kādam nakts vidū un saka, bang, bang, tu esi miris, vai kaut ko tam līdzīgu. Es domāju, tas šķiet diezgan satraucoši pēc tam, kad esi bijusi tiesneša priekšā depozīcijā. Jā, es domāju, tu izklausies pēc zvērinātā numur 4. Es domāju, tā ir problēma prasītājam šajā lietā. Šeit vienkārši ir tukšums attiecībā uz ziņošanu. Un tad kāpēc tu neveici soļus, lai no tā pilnībā izvairītos savā telefonā un tā tālāk? Tāpēc es brīnos, vai laiks nav tik problemātisks prasītājam, ka viņi patiešām nevar neko panākt. Un varbūt tas ir iemesls, kāpēc viņi publiski atsauc prasību, iespējams, mēģinot panākt ātru izlīgumu lietā. Es domāju, ka tāda nebūs. Lai gan es teikšu šo, kas ir problemātiski aizstāvībā, ir tas, ka šī persona bija viņa tuvākajā lokā, un to nevar noliegt. Tāpat tā ir persona, kura, acīm redzot, tika draudēta. Arī to nevar noliegt. Tie nav labi fakti atbildētājam. Bet no juridiskā viedokļa prasītājam priekšā ir nopietni izaicinājumi. Izvairīties no noilguma termiņiem, izvairīties no jautājumiem, kurus jūs pamatoti uzdevāt, proti, kāpēc tika gaidīts. Viņi arī apgalvo, ka darīja 3 vadītāju darbu un nesūdzējās, neprasīja papildu atlīdzību. Viņi 3 gadus darīja 3 vadītāju darbu. Un tad tajā laikā viņa teica, ka 2019. gadā bija 3 gadījumi, kad viņa atteicās piesekt vai darīt nelikumīgas lietas pēc Kērtisa Džeksona lūguma. Un ja tas patiešām ir taisnība, vai tas rada problēmas Kērtisam Džeksonam? Viņa apgalvo, ka viņš gribēja, lai viņa slēp ienākumus no maksātnespējas tiesas. Zini, dara tādas lietas. Viņš gribēja, lai viņa iesniedz nepatiesu policijas ziņojumu, ko viņa beigās tomēr neizdarīja. Tātad es pieņemu, ka tur netika izdarīts nekāds noziegums.
Bet tās lietas ar maksātnespējas tiesu, es domāju, ka tu sāc runāt par naudas slēpšanu no federālajām iestādēm. Viņiem tas nepatīk. Tātad, vai šīs lietas varētu radīt problēmas 50 centam, ja tās tiešām ir patiesas? Apsūdzības ir problemātisks. Es domāju, viņi ir apsūdzējusi viņu pasta krāpšanā. Viņi ir apsūdzējusi viņu dažādos noziegumos. Problēma atkal ir tāda, ka, acīm redzot, FIB ir izmeklējuši šīs apsūdzības, bet tās nav nekur novedušas un nav izvirzītas nekādas krimināla apsūdzības. Un tagad mēs esam brīdī, kad krimināla apsūdzības netiks izvirzītas. Un civil prasības var tikt noraidītas noilguma dēļ. Tātad viss, par ko viņu apsūdz, ir nomelnojošs. Tur ir pāris noziegumi, kuros viņu apsūdz. Problēma ir tā, ka cilvēki, kas izvirza apsūdzības, sasauc lielās žūrijas un uzrāda krimināla apsūdzības, to nav uztvēruši tāpat. Tā ir viņas problēma. Bet jā, pikantas apsūdzības, kuras, ja tās nonāktu līdz zvērnātajiem, ja tu varētu tikt līdz zvērnātajiem, varētu radīt nopietnas galvas sāpes aizstāvībai. Es vienkārši domāju, ka ceļš līdz šai žūrijai ir pārāk sarežģīts. Šeit ir arī netiešs mājiens. Viņa apgalvo, ka šīs liecības laikā 2024. gadā Kērtisa Džeksona advokāti pieminēja repera slepkavību Bastera Raimsa studijā, un ka tas bija pilnīgi nepiemēroti. Tam nebija nekāda sakara ar viņu. Viņa teica, ka tajā laikā nestrādāja Kērtisam Džeksonam, tāpēc tas tika pieminēts, lai viņu iebiedētu. Tāds ir viņas apgalvojums. Šī slepkavība joprojām nav atrisināta. Viņa saka, ka Kērtisa Džeksona grupas G-Unit dalībnieki acīm redzot bija klāt, kad šī slepkavība tika izdarīta. Es domāju, viņa gandrīz norāda, ka viņa cilvēkiem ir informācija par šo slepkavību. Un viņa saka, ka ir kāds pensionēts Ņujorkas policijas detektīvs, kurš būtībā ir apgalvojis, ka šajā slepkavībā bija iesaistīti augsta profila reperi, vai viņiem bija informācija par to. Tā ir arī diezgan drosmīgs apgalvojums. Par to nav nekādu šaubu. Zinu, kad es to izlasīju, man nācās pārlasīt to 2 vai 3 reizes, jo, godīgi sakot, es to īsti nesapratu. Kāpēc viņa advokāti viņu pratinātu depozīcijā par šo tēmu? Man tas šķiet pilnīgi nesaprotami. Tas nav saprotami. Acīm redzot, tam noteikti ir kāds dziļāks iemesls, bet atkal tas viss izklausās pēc tā, ka viņi vienkārši cenšas mest pēc iespējas vairāk dubļu pret sienu un skatīties, kas pielips, ja vispār kaut kas. Un tas būtu viens no šīs lietas elementiem. Atkal šī slepkavības izmeklēšana, es domāju, vienmēr paliks atvērta. Tāpēc varbūt tas ir tāds neliels slēpts drauds, sakot, klausies, es zinu vairāk nekā tu varbūt gribētu, lai es zinu. Klausies, es gribu par šo dzirdēt visu. Būs interesanti redzēt, kas notiks, kad mēs nonāksim tiesas zālē, kad tiks iesniegta atbilde un tiesnesis pārņems kontroli pār šo lietu. Un tad sākās pieteikuma birums attiecībā uz noilguma termiņiem. Pieteikumi par lietas izbeigšanu sakarā ar nepietiekamu prasību. Man vajadzēja 15 līdz 20 minūtes, lai saprastu, par ko viņi patiesībā apgalvo, ka ir civiltiesiskais pārkāpums. Tāpēc atkal nav pārsteidzoši, ja padomā, kas šeit ir iesaistīts. Mēs pēdējo, iespējams, 3 vai 4 gadu laikā esam redzējuši daudz līdzīgu tiesas prāvu, kurās slavenības tiek iesūdzētas dažādu iemeslu dēļ. Daudzas no tām prasītājiem nav bijušas veiksmīgas. Un man jāpiemina, ka tas bija neatrisinātais Izraēla Ramireza slepkavības gadījums 2006. gadā. Un tas notika Bastera Raimsa videoklipa filmēšanā Bruklinā. Un tas bija saistīts ar incidentu pēc viņas teiktā, kurā iesaistīti ar G-Unit saistītas personas, tostarp 50 Cent. Tā ir diezgan drosmīgs apgalvojums, un tev ir taisnība. Es domāju, ka šī ir 67 lapušu gara prasība. Es domāju, 67 lapuses, un tur ir daudz informācijas. Un viņa būtībā saka, ka viņa ir tikusi iebiedēta, viņa ir tikusi vajāta. Viņai ir bijusi trauksme, viņai ir bijušas visas šīs problēmas, bet pa vidu ir vēl daudz kas cits, un tas viss ir ļoti daudz. Jā, tas lasās, tas lasās kā žurnāls, ko tu atrastu pārtikas veikalā. Un tas nekad nav īpaši labi arī prasības pieteikumam. Tiesneši skatīsies uz šiem prasības pieteikumiem un teiks, klausieties, kad mēs noliekam malā visu šo žulti un visu šo
Pikantās detaļas, ja tie trūkst labāk apzīmējumi, kur tad būs būtība, kur ir šīs civillietas kodols? Kā jūs izvairāties no prasības iesniegšanas tik vēlā laikā? Kāda ir jūsu atbilde, kā tas ietilpst noilguma termiņā? Un tad, ja jūs pārvarat spriedumu bez pilnas tiesas izskatīšanas, pēc visa tā, tad kļūst interesanti, tad kļūst jautri. Tad mēs visi esam gatavi zvērināto tiesas procesam. Izaicinājums būs tur nokļūt. Ja es būtu 50 Cent un es visu šo lasītu, un FIB patiešām man izmeklētu, un mans vārds figurētu šajā neatrisinātās slepkavības izmeklēšanā, un federāli runā ar cilvēkiem par lietām, par kurām pat mani advokāti nezina. Es domāju, ka es būtu mazliet noraizējusies. Jā, es pieņemu, ka viņš jau zināja, un ja viņam bija bažas, tad viņš tās jau bija pārdzīvojis. Zini, jebkurš cilvēks vismaz no attāluma, un man tas vienmēr ir bijis no malas, viņš neizskatās pēc cilvēka, kurš daudz uztraucas. Viņam ir bijusi tāda dzīve, kas acīm redzot ļauj viņam mierīgi gulēt, neskatoties uz visām izmeklēšanām, kas šajā lietā ir notikušas. Iespējams, ka viņš nav izdarījis pilnīgi neko nepareizu. Mazākais, kas ir acīm redzams, tas nevar būt patīkam viņam, ka viņa darīšanas tiek iznests publiski, īpaši no cilvēka, kurš bija viņam tik tuvs un faktiski pārraudzīja gandrīz visu viņa profesionālajā dzīvē. Tas ir tas, kas ir interesanti šajā tiesas prāvā. Dažās citās, ko esam redzējuši, tā nav. Tur ir kāds, kurš ir attiecībās ar kādu. Tas ir kāds, kurš tikai īsu brīdi ir pazinis slavenību šeit. Tas ir kāds, kam kādu laiku bija pieeja visam. Es vienkārši brīnos, vai viņa nav gaidījusi pārāk ilgi. Ja vispār kaut kas no viņas apgalvojumiem ir patiess, vai viņa nav pārāk ilgi gaidījusi, lai tos izteiktu. Viņa teica, ka viņai bija jāsaņem atlaišanas pabalsts, bet viņa to nekad nesaņēma. Tātad tas ir viens no prasījumiem šajā prasībā. Un es arī pati pie sevis domāju, kāpēc tu toreiz neko neiesniedzi un neteici, man pienācās atlaišanas pabalsts, dodiet manu atlaišanas pabalstu. Daudzos veidos tas ir par maz un par vēlu, es jums teikšu. Un tas liek aizdomāties, kāpēc iesniegums tagad, vai šis iesniegums tagad ir saistīts ar viņu mēģinājumu balstīties uz citu prasību, uz kuru norādīja aizstāvība. Un es domāju, ka ejot uz priekšu būs vēl vairāk līdzīgu prasību, kad viņiem būs bijis laiks to apdomāt un sākt izstrādāt savas aizsardzības stratēģijas. Un tas ir viņa advokāta apgalvojums. Bet viņa apgalvo, ka viņa ir izturējusi gadus ilgas draudus. Es domāju, viņa būtībā saka, ka viņiem ir dokumentēti pierādījumi, FIB un tas. Šerifa biroja izmeklēšana, bet, kā jūs sakat, joprojām pastāv noilguma termiņš. Par to nav šaubu, jūsuprāt, jā. Jā. Par to nav šaubu. Viņiem būs jāatrod darbība, kurā viņš piedalījās, viņš vai arī citi, kas rīkojās pēc viņa norādījuma, un tas būs jāpierāda 2 gadu laikā. Tas varētu būt pēdējais, tas varētu būt kaut kas ļoti vēls procesā, un tas iedarbinās noilguma termiņu. Bet ja viņi to neatrod, viņi šajā tiesas prāvā būs bezcerīgā situācijā. Tā ir viena no pirmajām reizēm, kad esmu redzējis, ka aizstāvība uzreiz reaģē, sakot, hei, paklausieties, jūs nokavējāt noilguma termiņu. Jo tas bija viens no pirmajiem punktiem, uz ko viņa advokāti atsaucās. Un tas bija pirmais, kas man ienāca prātā, kad lasīju šo prasību. Atkal viņai būs jāpierāda, ka šie draudi, kas, manuprāt, notika 2024 gadā un bija likumā noteiktajā termiņā, tika izteikti tieši no viņa puses. Tika izteikti kāda cita, kur viņš bija norīkojis. Un es nezinu, vai viņiem tas ir, ja viņiem tas ir, viņi to nav norādījuši prasībā. Mēs sekosim līdzi un gaidīsim, kā saka. Brājans Makmunagals, liels paldies jums! Man bija prieks, paldies, ka uzaicinājāt mani. Un mēs sekosim līdzi šai tiesvedībai un informēsim jūs par notikumiem. Tas arī viss šai Crime Fix epizodei. Es esmu Andžela Levija. Liels paldies, ka bijāt kopā ar mani. Tiekamies nākamreiz šeit.